Labvakar. Mēs esam diezgan kuplā skaitā. Es reiz jautāšu, kurš vēl nav šajā biznesā. 1, 2, 3. Ļoti labi. Cerams, pēc šīs prezentācijas būs. Uzreiz pateikšu par produktiem. Mums viņi ir divi. Jūs vispār neko visu zināt? Teiksim, ir pamata informācija kaut kāda bijusi. Ir bijusi kaut kāda pamata informācija. Apmēram jums. Ok. Skaidrs. Tad saprotu, ka strādājam divās jomās. Viena ir kafija, otra ir veselība. Ok. Es parasti vairāk prezentēju par biznesu, bet šis būs priekš mans izaicinājums pastāstīt par produktu. Jo biznesa tas produktu nav biznesa. Un es mēģināšu izstāstīt tā, kā man to stāstīja. Domāju, ja jums izstāstīšu tāpat, kā man stāstīja, tad ir viens ar to. Ja mēs skatāmies šīs produktu divas līnijas, kā es parasti saku, mēs pārstāvam divas pelnošākās nodaļas pasaulē. Neskaitot internetu. Internets mūsdienās pelnās vairāk. Otrajā vietā ir medicīna, veselības, visas līnijas, teiksim, farmācija līdz visiem citiem. Un izrādās trešajā vietā ir kafija. Kas ir interesanti mūsu biznesā, abās nozarēs mēs nākam ar jaunāko inovāciju. Un kas pats interesantākais no biznesa viedokļa puses, abas šīs lietas mēs varam pierādīt. Kafijas gadījumā cilvēks pierāda pats savu. Viņš pagaršo, garšo, negaršo un tā tālāk. Par kafiju izstāstīšu nedaudz sīkāk, 5 minūtes, es domāju, jums iekļaušos. Par veselību, kas ir interesanti, tie, kas zina pamat ideju, tas nozīmē to, ka mēs īsti, kā saka, mēs palīdzam cilvēkiem noteikt, kur viņi atrodas, un mēs viņiem palīdzam sakārtot viņu veselību. Un tā attieksme, kā mēs strādājam, cik mana pieredze viņiem patīk, jo mēs nevienam neko nepārdodam, nevienam neko neiesakam, ka viņam viņu obligāti vajag savādāk būs karti. Bet mēs palīdzam viņiem atrast tās lietas, ko viņi īstenībā ikdienā meklē. Ja mēs skatāmies no potenciālā viedokļa puses, abi divi produktu līnijas, abas divas viņas ir ļoti, teiksim, maz apgūtas, un viņas ir diezgan brīvas tirgus, ko arī rāda šis slaids. Ja mēs runājam atsevišķi par kafiju, tad, kad es uzsāku šo biznesu vairāk kā 3,5 gadu atpakaļ, es kafiju nelietoju. Un cik es dzirdēju, un cik es zinu, ļoti daudz šo biznesu uzsākot cilvēku kafiju nelietoju. Bet tad, kad man stāstīja par šo ideju, es esmu cilvēks, kā es parasti saku, matemātikas ar skaitļiem uz to, es ļoti ātri pareiķināju, ļoti ātri izskaidroju un sapratu to, ka tur ir kaut kas, un es pieņēmu lēmumu tajā pašā vakarā. Es laikam esmu viens no tiem retiem gadījumiem, kas ļoti ātri to visu izdara, ļoti ātri pieņem lēmumu, bet es nekad mūžā neesmu viņu nožēlojis, tieši otrādi, es ļoti daudz šeit iegūs. Ja es runāju par mani, pats esmu mācījies, ja es paveicu sausskolu maģistra grādu ceļu būvē, tā kā ar inženieru grādu esmu cilvēks un joprojām strādāju savā nozarē, bet ļoti ceru, ka tas drīz beigsies, jo es redzu, ja es iegūtu šeit ļoti daudz laika, enerģijas un attīstu šo, jūs redzu potenciālu un redzu, kāpēc to vajag. Tāpat arī jums, ja jau izstāstīs, teiksim, smalkāk par biznesa lietu, es jums lieku tagad jau aizdomāties, padomāt, kāpēc jums viņu vajag šo biznesu, ko viņš jums dos nākotnē. Ja jūs to atradīsiet priekš sevis, jūs atradīsiet motivāciju viņu attīstīt. Ja jūs viņu neatradīsiet, tad es jums iepazīstu kļūt par klientiem. Tas ir ļoti vienkārši. Vai arī nedarīt to. Ja mēs runājam par kafiju, īstenībā tā godīgi par kafiju daudz nav ko stāstīt. Viņš ir valdes produkts, bet ja mēs, protams, jebkuras biznesa sadaļu apskatāmies, tomēr ir konkurenti un tā tālāk, ja mēs skatāmies tā parasti, kurā nozarē, kurā nišā ir kaut kāda konkurenti. Ja mēs runājam par ko mēs atšķiramies, galvenokārt mēs atšķiramies ar attieksmi. Ar attieksmi, ja šī kompānija, kuru mēs pārstāvam, bet ar ko sadarbojamies, ir Eiropā vecākais kafijas nams Romualds Mulongo. Jau 120 gadus viņi ražo šo kafiju un, principā, viņi līdz šim ir strādājis tikai Forex tīklā, principā. Visi ir Hilton, Šilton, dārgi restorāni tā. Ko izdarīja kompānija Zinzino? Viņi piedāvāja iespēju viņiem iziet tirgos, teiksim, plašāk, ja strādāt ar galvu patērētājiem. Kāpēc viņi piekrita Zinzino piedāvājumu? Ļoti vienkārši, tāpēc, ka šo kafiju cilvēks nopirks tikai pagaršojot. Nekā savādāk. Nedara skaists paciņas, nedara kā cita, bet pagaršojot, apstiprinot sev kvalitāti, viņš veiks pirkumu.
Ko tas dod kompānijai? Viņas vārdu. Ja, jo mūsdienās, ja mēs apskatāmies sūdzības.lv un tā tālāk, ja, cilvēki ļoti mīl rakstīt daudz visādas lietas par to, kas viņam nepatīk. Ja, un izrādās šādi pieeja, šādi strādājot ar produktu, šīs problēmas nerodās, jo cilvēks viņu nopērk pagaršojot. Bet, protams, kompānija, kā es saku, var googlēt, Romos.Longo, dabūs ir ļoti daudz informācijas, ir ļoti senā vēsture, ir ļoti daudz, kāds 140 patēri kafijas jomā šim kafijas nām. Tā kā kafijas nāms ir ļoti kvalitatīvs, kā viņi to panāk, viņi šo kafiju iepērk pat aizsnāk no zemniekiem. Tur ir atkal kaut kādi ļoti stingri standarti, kas tiem zemniekiem jāizpild, lai viņi šo kafiju iepirktu. Ir visādi certifikāti, viens no certifikātiem Fairtrades par godīgu darbību, godīgu samaksu. Ja nemaldos, ir 50 punkti jāizpild, lai šādi dabūtu. 50% kafijas no 20, ko mēs piedāvājam, ir ar certifikāciju. Ja? Tā kā tas atkal apliecina kvalitāti. Ok, kas tālāk? To, ko es stāstīju, pareizā novākšana, pareizā graudzēšana, dod pareizo kvalitāti un pareizo uzvēršanu. Ja? Vēl var pateikt no pieredzes, cilvēks, kas padzara šo kafiju apmēram mēnesi, citu kafiju viņam ļoti sarežģīti dabūt sevi iekšā, teiksim. Tas ir plus no biznesa, jā, jo tas tā izraisa savu veidu pie labas lietas, pie labām lietām un mantām sāk pierodam. No biznesa viedokļa tas ļoti patīk, jo cilvēks vajag atkārtot pirkumu, un mēs saņemam atkārtot naudu par to. Tas bija viss par kafiju. Ideāli. Ļoti ārštās. Otra lieta ir saistīta veselību, un te varbūt nedaudz ir sarežģītāk, bet te pašā laikā ir daudz vienkāršāk. Un, ja mēs skatāmies, teiksim, pēdējos 5-10 gadus, kas notiek pasaulē ar kustību un tā veselības lietām, tad mēs redzam to, ka šīs tendences, pirmo, ko mēs pamanījām, tas ir eko-bio pieaugums veikali, kā tādi vispār, jā, kāpēc tā, tāpēc, ka izrādās veikalā vairs nav šādi pieejami produkti, ja kādreiz, principā, viņi tur bija visur, jā. Tad visādi skaistumkošanas, fitness, Endemundo, TRX un visādi veselīgi dzīvesveida kustības un tā. Principā cilvēkiem ieiet interneta vidē, viņiem ir ļoti plaša informācija par to, kā dzīvot pareizi, vai ne? Kā dzīvot veselīgi. Bet, ja mēs ieejam tajā pašā laikā slimnīcas statistikā, ja apskatāmies, kas tur darās, tur tieši otrādāk tendence to, ka cilvēkiem aizvien vairāk un vairāk ir pieauga veselības problēmas. Un kas arī interesanti, pieaug tādas ļoti sarežģīti nosaukumi veselības problēmas, ko mēs pat īsti 10 gadu atpakaļ pat nezinājām. Un kā mēs nonācām pie šīs līnijas? Mēs nonācām tā, ka skandināvu zinātnieki 2000. gadu pētīja, kāpēc tad bērniem pieauga asmas alerģijas, diabēta un tā. Viņi pētīja tādas lietas kā tauskāpes. Tad, kad man jautāja, vai tu zini, kas ir tauskāpes, es godīgi pateikšu, nesanāk. Jā, un kaut arī es esmu ar sportu uz tuvis, es sportoju, kā likās, ka es ļoti pareizi bērnu, man nebija fast food, teiksim, manā uzturā man bija 3-2 litru ūdens, tur salāti, griti, visi pievērst, tā kā normāli sportistam, jā. Un es uzskatīju, skatoties uz šķīvi, kad es sādu sabalansēt. Un es domāju, ka tā ir ļoti lielākā daļa cilvēku. Es domāju, ka viņi ir pareizi. Bet izrādās, ka tas viss, ko mēs ēdam, satur kaut kādas tauskāpes. Un no tām tauskāpu grupām ir svarīgas divas. Omega-6, omega-3. Kāpēc viņas ir svarīgas? Izrādās, mūsu organisms viņas pats nesintezē, mēs viņas uzņemam tikai ar pārtiku. Omega-6, tas viss, kas nāk no zemes. Visi graudaugi, visi sēļas. Kā es saku, ieies ar mūsdienu veikalā, ja kurā produktā saturēs kāds no augaļiem, vai tā būs palma, kukurūz, soja un dažādi. Tā ir tīrāka omega-6. Un omega-3 ir viss, kas nāk no ūdens, galvenokārt tās ir zīves. Ko noteica tie zinātnieki? Noteica to, ka mūsu DNS būvēs tā, ka mums šīs omega-6 un omega-3 katru dienu jāuzņem vienādā daudzumā. Līdz 60 gadiem cilvēks plus mīnus ēd pareizi. Kā es parasti saku, bija tādas dokumentālās filmas, kur nabagie ēda lašus, bagātie ēda cūkas, ne? Bija tāda. Tagad viss ir otrādā. Jā, un ko tas nozīmē, pie kā mēs esam nonākuši pie tā, ka vidējais statiskais rādījums rāda to, ka mēs katru dienu ēd uz veikalu vai vienkārši ēdot, ziemeļos
pie mums Latvijā ēdam 12 reizes vairāk omega-6 nekā omega-3. Rietumos ir 15 un Amerikā 25-30/1. Es izstāstīšu, kā es to saprotu, tā kā es esmu, kā jau teicu, inženieris un es saprotu pēc loģikas. Es domāju, ka jūs arī to sapratīsiet, jo es skaidroju savai, kas manā komandā jāārstiem, tieši tāpat viņi uzreiz sapratu mani. Šīs tauskābes ir mūsu šūnu membrāna būvmateriāls, ir izējumateriāls. Un izrādās tā omega-6 mikroskopā izskatās tā kā stapsiem paicis, viņi atbild pēc ietos saiti. Omega-3 bija tā kā tāds ķēksis, kas atbild pēc elastīgo darbu. Kā jau zinātnieki teica, mums viņas vajag katru dienu 1/1. Tas nozīmē viens staps, ķēksis. Par šo ķēkisi šūnā tiek iekšā tādas lietas kā skābeklis, vitamīni, hormoni, pārtika un tā tālāk. Un tiek izdalītas attiecīgi nevajadzīgās lietas. Šūna strādā, ir elastīgi, process notiekās, cilvēkam imūnsistēma ir stabila, un cilvēkam nevajadzās nekādas problēmas principā ar viņu imūnsistēmu. Tas nozīmē nevajadzās vispār problēmas tālāk, kā iekais un tā tālāk. Ko saka Ziemeļu valstu un citas Eiropas pārtikas asociācijas, teiksim, viņi saka to, ka ir mūsdienās pieļaujama robeža 2/1 līdz 5/1. Tas nozīmē to, ka viņi saka, ka vēl tajā procesā, ja mūsu uzturs ir, tad vēl it kā mūsu organisms apkalpo mūs, nevis mēs apkalpojam savu organismu. Bet tā kā tajā slaidā rādīja to, ka dotajā brīdī tas Eiropā vidējais statistiskais rādītājs ir 15/1, Amerika stabili 30/1. Tā membrāna izskatās šādi. Ja cilvēku uzturā ir šāds rādītājs, ļoti blīvi, vienveidīga pārtika. Bet vienveidīga pārtika nav starpības, vai tas ir graudāli, vai tā ir gaļa, vai tas ir kaut kas cits. Viņš mūsu organismā būvējas šādi te. Un ir tas tieks jāviet. Un atkal aiziet. Un izrādās šeit tiek kavēts tas process. Un ilgtermiņā, jo varētu būt 10, 15, 20 gadi, viss atkarīgs no cilvēku, teiksim, fizioloģiskā un tā tālāk, cik ilgi viņš spēj turēt. Viņš jūtās labi. Viņš saka, es neslimoju, viss kārtībā un tā tā. Un tad ir viens tāds klikšķis, viena īziņa. Ja? Un pēkšņi viņam kaut kas parādās. Tagad ļoti aktuāli 24 līdz 30 gadu parādīties kaut kādai alerģijai. Tas ir šis process, kurš ir saucās slēptie iekaisumi, kurus mēs neredzam, bet ilgtermiņā viņi sevi parādīs. Un ko tie zinātnieki izdarīja, viņi atklāja metodi, ar kuru palīdzību viņi spēja izmērīt, cik tad kāds ir cilvēka uzturs starp omega-6 un omega-3. Ja, to viņi atklāja to testu 2001. gadā, un viņi sāka klīniski pētīt apkārt savai klīnikai, Santolo klīnika to veids, un viņi konstatēja to, ka 95% atrodas šeit, un tikai 5% no viņu pacientiem atrodas tajā pozitīvajā pusē. Un tad viņi sāka pētīt arī tos cilvēkus, kas kaut ko lieto. Teiksim, lieto, es domāju, uzturā papildus omega-3. Noteikti esat tagad dzirdējuši, tagad arī reklāmas ļoti filmas, ziveļas, visādas krillēļas un tā. Aizvien vairāk, tas, jo izrādās ļoti daudz cilvēkiem šīs lietas trūkst, bet tas tests ļoti parāda to, ka arī tie, kas lieto kaut kur, kas jau saprot, ka šīs lietas kaut cik ir kaut kur dzirdējuši vai vienkārši saprot, jo no bērnības mācījuši to, ka ziveļa ir veselīga, tad izrādās, ka Eiropā arī lietojot vidēji dabūna 8/1, kaut kur Amerikā 13/1, lietojot kaut ko. Tas nozīmē to, ka joprojām cilvēks uzturs atrodas zem normas robežas. Un šie zinātnieki saprata ļoti vienkārši lietu, ka mūsdienu pārtiku šīs tauskābes saglabājums ir ļoti grūti sarežģīt un dārgi. Un viņi sāk meklēt risinājumu. Kas ir interesanti šajā gadījumā, viņam ir tests, un pēc 5 gadiem viņam sanāca radīt produktu, kas saucās balansēļi. Un tas produkts balstās tieši šo testu. Un kas tajā produktā ir atšķirīgs atkal, jo atkal no biznesa viedokļa puses, ja mēs skatāmies vienādas, teiksim, lietas, atšķirīgs ir divas lietas. Pirmā lieta ir tāda, ka tiek izmantots cits antioksidants. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tā omega-3 pat pa sevi saskaroties skābekļu ļoti ātri oksidējās. Un tāpēc viņai vajag antioksidantu. Standārts, ja 95% gadījumos tiek izmantot C vitamīns. Ja jūs paaizies uz aptieku, apskatīsieties, kuru, teiksim,
burku, ja, tur būs E-vitamīns vai kāds cits sintētiskais antioksidants. Bet izrādās tas E-vitamīns strādā ļoti labi varbūt tajā kapsulā vai tajā šķidrajā veidā, bet tiklīdz nonāk mūsu organismā, mūsu organisms diezgan drastisks, teiksim, un principā, cik ir pētījumi jau, tad viņš spēj noturēt omega-3 līdz 6 stundām, 6-10 stundas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, netiek pilnvērtīgi noturēt šī omega-3 oksidēšanas vai nokļūt līdz šūnas membrānai. Un to parāda arī testi, tāpēc liecinās, ka tas rezultāts nav pietiekams. Un viņi atrada citu antioksidantu, un antioksidantu viņi atrada no olīveļas. Tas nozīmē, ka tajā eļļā ir 2 dabīgi eļļas sajaukums. Tur ir tās pašas zīve eļļas, ja paņemt svarīgākās lietas, tāds epis un veks, kas jums, protams, ir svešvārdi, bet pielikt klāt olīveļu. Un olīveļa strādā 2 funkcijas. Viena funkcija ļoti labi uzsūdās mūsu organismā, jo noteikti esat dzirdējuši burkānu sūru, eļļu bez eļļas ir 2 dažādi veidi, ja, parasti liek klāt vai vitamīnu uzsūdos. Un otra funkcija ir tā, ka tas ir tas polifenols. Polifenols ir dabīgs antioksidants, un tas antioksidants spēj noturēt līdz 3-6 stundām mūsu asinīs šīs te omega-3. Kā es parasti saku, vai atkal vēl loģiskāk tas viss būtu, olīveļa pat par sevi ir omega-9. Molekulu ziņā viņa daudz lielāka par omega-3. Un tas nozīmē to, ka viņš ir tāds smuks transporta līdzeklis. Un ja viņš pilda tās 2 funkcijas, pirmā funkcija noturēt, lai šīs omega-3 neoksidētos, un otrā funkcija, lai viņi labāk uzsūktos, tad tas rezultāts, ko atklāja tie zinātnieki un arī ko mēs sākam mūsu klientiem, to, ja tu lietos šo produktu vismaz 120 dienas, kāpēc 120 dienas jālietot cilvēkam, ka mainās visi asiņu ķermenīši, un tādā veidā var konstatēt, kā viņš nonāca no punkta A līdz punktam B. Jo, ko mēs sākam un ko nesaka citi, teiksim, ja vienalga aiziet, kur piedāvājums omega-3, pirmkārt, neviens nesaka, kur jūs dotajā brīdī atrodaties, un arī nesaka, vai jums vispār šo produktu vajag. Varbūt jums nevajag, varbūt jūs viss kārtībā ar jūsu uzturu. Otrs, neviens neko negarantē. Mēs garantējam to, ka vismaz 120 dienās cilvēks no neatkarīgi no kuru rezultātu viņš uzsāk šo darbību, viņš dabūs 3% vai labāk rezultātu. Un treškārt, mēs to rezultātu atkal pierādām ar šo pašu testu. Kas ir interesanti, šos testus veicam to klinikā, tā ir Norvēģijas valsts laboratorija. Kompānijas zina šos testus iepērk vairumā. Tas nozīmē to, ka testi ir anonīmi, vienīgais, ko viņi zina, no kuras valsts ir gadi un dzimumu. Tagad arī svars laikam un augums, tas viss domāts priekš statistikas. Un, ja dotajā brīdī plus mīnus ir ap 200,000 testiem veikti, tad tas rezultāts ir joprojām nemainīgs. 5% ir ok, 95% ir disbalansā. Ja mēs skatāmies uz šo, un mēs šodien skatāmies viņu kā uz biznesu, tad realitātē ir 95% brīvs tirgus globāli. Ja? Un tās tendences ir tāds, ka tas procents nevis samazinās, bet viņš jau uz augšu. Ja? Kļūst skaidrāks, cerams. Bija saprotu. Nu, es vismaz tā sapratu to visu. Kas tad vēl bija? Principā, ja tā bija, šeit ir ļoti smuka bilde. Principā, ja mēs visi sastāvam no šūnām, jebkura lieta, tas nozīmē, ka mēs sakārtojam visu savu organismu, ja mēs viņu sabalansējam. Vai citi risinājumi? Jā, ir, protams. Es tikai par dabīgo, jā, un ja mēs varam atrast pietiekami daudz ikdienās dzīves pareizās attīrības un tā tālāk, ja? Jo tad jau arī tā kā koks ar 2 galiem, it kā saka, savvaļas zivs ir pilna metāliem, un ļoti netīra vide, teiksim. Šajā gadījumā tās ir tās pašas savvaļas zivs tikai attīrītas un dabūs tā koncentrācija, kas ir nepieciešama cilvēku organismam ikdienā, lai viņš spētu savaldzēt šīs tauskātas. Ja? Tas būtu arī īstenībā viss. Es domāju, varbūt, ja ir kādi jautājumi uzreiz, es varētu atbildēt, un tad jau varētu izstāstīt jums par kā šo biznesu uzbūvēt. Ir? Nav? Viss skaidrs. Forši. Paldies.